Neskatoties uz to, kāds gada laiks valda aiz loga, daudzi izvēlas savu brīvo laiku aizvadīt, ceļojot pa tuvākām vai tālākām vietām. Dažādas interesantas iespējas piedāvā arī Raunas turisma aģentūra Baltgo. Pārsvarā piedāvājam saviem ceļotājiem ceļojumus pa Baltiju, pa Latviju, Igauniju, Lietuvu, un ļoti aicinām cilvēkus, it īpaši vienas dienas braucienos, kas mums šajā sezonā ir notikuši katru trešdienu un katru sestdienu. Esam priecīgi jau par Limbažu ceļotājiem, kas jau ir atraduši šādu ceļojumu aģentūru Baltgo, un aicinām arī citus pievienoties šiem ceļojumiem. Un par mūsu ekskursijām jūs varat uzzināt, ieklikšķinot www.baltgo.lv, vai arī tepat Limbažos, ieejot turisma informācijas centrā, kur arī jūs iegūsiet informāciju par šiem Baltijas ceļojumiem un arī tālākiem. Horvātiju, Alpu kalnus aicinām apskatīt, Ungāriju, Holandi ziedu laikā. Iepriekšējā pavasarī ar Limbažu dziedošajiem vīriem no Dziļezera braucām uz Holandi, un vīri dziedāja un sniedza skaistus koncertus Holandes baznīcā un koncertzālē vienā. Kā ar limbažniekiem mums sadarbība jau ir izveidojusies, un labprāt brauksim atkal. Izbraukšanas vieta Limbažos ir pie Luterāņu baznīcas. Tā kā nekur jums tālu nav jādodas, mēs jūs atbrauksim un šeit pat paņemsim. Un tie vienu dienu braucieni tādi ļoti populāri laikam ir tepat tuvējie uz Igauņu zemi, uz Peipus ezeru. Esam braukuši un brauksim arī vecticībnieku tradīcijas iepazīt, Igaunijā daļdārzus apskatīt. Vispār mums ir daļdārzu ekskursijas vairākas, un tās arī ir tādas populāras. Gan Bidzemē daļdārzu skatīsimies, gan Kurzemē Zemgalē. Tāpat arī pilis un muižas visos novados. Ekskursijas ir uz visiem novadiem, tā kā katrs var izvēlēties, kas labāk patīk, uz kuru pusi labāk grib braukt un kas vēl nav redzēts. Ceļotāji ļoti ir iecienījuši Aglones maizes muzeju, kur var uzzināt visu par maizes tapšanas procesu no rudzugrauda līdz pat Klaipam. Tāpat mēs arī braucam uz baznīcām, Kurzemes baznīcas, gribam apstīt skaisties pīlis, tad, kad rozes zied, gan tepat Latvijā Rundāles pili un Bauskas pili skatāmies un skatīsimies un aicināsim atkal braukt. Arī Igaunijā, Polcamā, brauciens ar vīnu, rozēm, pili. Tā kā varianti visdažādākie. Uzklausam arī jūsu priekšlikumus, kur jūs vēl vēlaties doties, un tad kopā jūsu idejas un mūsu, un tā katru trešdienu un katru sestdienu dodamies vienas dienas ekskursijās. Iegūt sīkāku informāciju un pieteikties ekskursijām varat zvanot Līgai Pommerei pa tālruni 29 40 83 85, mājaslapā www.baltgo.lv vai arī Limbažu turisma informācijas centrā.